Čau, te Rolands no e-peļņa.com un šodien aplūkosim, kas ir e-komercija un kā ar to var nopelnīt naudu internetā. Īsumā, e-komercija ir visi darījumi, kas notiek internetā. Ja jums būs fizisks veikals, tad to sauc par komercdarbību, bet ja jūsu veikals būs tikai internetā, tad tā būs e-komercdarbība, jeb e-komercija. Aplūkosim šo Investopedia sagatavoto e-komercijas tipu attēlu. Ar e-komerciju var nodarboties gan bizness ar biznesu, tas ir bizness viens otram pārdod lietas internetā. Piemēram, manam internetu veikalam ir nepieciešams pasūtīt produktus, un es to izdarīšu no kāda cita biznesa, pēc tam pārdošu tālāk jau gala patērētājiem. Šeit arī ir tā pārdošana gala patērētājiem, business to consumer. Tad arī bizness, jeb uzņēmums var pārdot valdībai kaut ko, piemēram, medicīnas preces, ir dažādi medicīnas preču izplatītāji, kas pēc tam pārdod slimnīcām savas preces, un slimnīcas bieži vien ir valdības, jeb valsts iestādes. Ir iespējama arī gala patērētāja pārdošana citam gala patērētājiem. Tas noteikti attieksies uz kaut kādiem sludinājumu serveriem, piemēram, SS, kad jūs pārdodat savas liekās lietas kādam citam patērētājam, un jūs par to norēķinaties internetā. Tādi divi retāki gadījumi ir, kad gala patērētāji pārdod kaut ko biznesam vai pārdod kaut ko valdībai. Man pat īsti nenāk prātā piemēri, bet noteikti arī tā notiek, kad uzņēmumi kaut ko iegādājas no privātpersonām. Pirms aplūkojam, kādas ir labākās e-komercijas platformas, es varbūt pastāstīšu par savu pieredzi ar e-komerciju. E-komercijā es darbojos jau apmēram 10 gadus, un man pa šo laiku ir bijuši 4 interneta veikali. Savu pirmo interneta veikalu es atvēru tad, kad es mācījos augstskolā 3. kursā. Es atceros, es toreiz speciāli tam nodibināju savu pirmo SIA. Tad es Anglijā atradu sev dropshipping partnerus un uztaisīju veikalu, kuru sauca gobig.lv. Tā bija mana pirmā pieredze ar e-komerciju, un es atceros, ka tolaik es šim partnerim, lai varētu ar viņu noslēgt līgumu, samaksāju 500 poundus. Un šobrīd man liekas ļoti jocīgi, jo, manuprāt, šobrīd jums nekad nebūs jāmaksā kādam dropshipping partnerim, lai varētu ar viņu sadarboties. Tas viss ir bez maksas šobrīd pieejams, bet tā kā toreiz es biju tāds jauns gurķis šajā nozarē, tad es biju gatavs samaksāt šos 500 poundus, jo tas preču sortiments, ko viņi piedāvāja, bija tieši tas, ko es lūkojos, un es nevarēju atrast nevienu citu alternatīvu. Šajā veikalā es pārdevu dažādu stilīgu brendu drēbes, piemēram, Vans, Roxy, Converse, Billabong un citas tajā laikā ļoti modernas brendu drēbes, kuras bija paredzētas skateriem, snowboarderiem, BMX braucējiem un tādiem alternatīvo kultūru piekritējiem. Nākošais mans lielais projekts bija discoverlatvia.eu. Šo internetu veikalu es veidoju vienīgajā reizē, kad es biju uz bezdarbnieku pabalsta. Tas bija pēc tam, kad es aizgāju no viena darba un tik ātri negribēju taisīties uz citu. Bet, lai es sevi nodarbinātu šajā laikā, es izdomāju, ka es taisīšu jaunu interneta veikalu. Protams, ka mana ideja bija, ka es uztaisot šo internetu veikalu varēšu vairs neiet uz darbu. Mana ideja taisot discoverlatvia.eu veikalu bija tāda, ka es tajā apkopošu labākos Latvijas ražotāju produktus un piedāvāšu tos Eiropai. Es gribētu teikt, ka man veicās diezgan labi, jo pēc kāda mēneša apzvanīšanas visu Latvijas ražotāju es biju savācis jau ap 30 ražotājiem, kuri bija piekrituši ar mani sadarboties uz dropshipping principa. Šo biznesu es veidoju uz dropshipping principa, jo es negribēju taisīt noliktavu, man nebija naudas, lai iegādātos produktus un turētu tos kādā noliktavā. Tādēļ es sarunāju visus šos partnerus uz dropshipping pamata, un līdz ko es saņēmu kādu pasūtījumu Discover Latviju veikalā, tad es sazinājos ar šo partneri, nosūtīju viņam visu informāciju par klientu, par produktiem, ko viņš pasūtīja, un tad viņš iepakoja, nosūtīja gala klientam pasūtījumu, un mēs savā starpā norēķinājāmies, un es paturēju daļu no pārdošanas vērtības, jeb komisiju. Šo projektu es attīstīju kādus 3 gadus, un
beigās es sapratu, ka tomēr man nav laika ar to nodarboties, jo es biju atkal sācis strādāt, un es to veiksmīgi pārdevu tālāk, un kā tam šobrīd sokās, es nevarēšu atbildēt. Tad mans trešais mēģinājums e-komercijā bija veiksmīgākais no visiem, un es izveidoju zobu balināšanas interneta veikalu smaidafabrika.lv. Šis veikals darbojās joprojām, manuprāt, es to izveidoju 2020. gadā, un tas ir gājis tikai uz augšu. Pirms kāda mēneša mēs pat atjaunojām mājaslapu, un tagad tā izskatās šādi. Šeit jūs varat iegādāties, protams, zobu balināšanas produktus. Šajā internetu veikalā es pats turu savu noliktavu. Es varu parādīt produktus, rekur zobu pastiņas, rekur zobu balināšanas pulveris, rekur man ir zobu balināšanas komplekts, papildus gēli šim komplektam, zobu balināšanas plāksnītes. Šeit ir aplāksnītes, es arī pats visu iepakoju, pats nesu uz Omnivu. Un tad šeit, piemēram, ir arī Brother printeris uzlīmju, lai pie Omnivas nebūtu jāstāv un jāsalnē rokas. Internetu veikalu zobu balināšanas nišā es izdomāju izveidot tādēļ, ka šī ir salīdzinoši tukša niša un izskatās, ka es trāpīju desmitniekā, jo joprojām šajā nišā nav daudz spēlētāji un mani pārdošanas apjomi turpina augt. Jaunākais e-komercijas projekts, ko mēs ar sievu īstenojām, ir internetu veikals lunite.lv. Un šajā internetu veikalā var iegādāties preces bērniem. Koka preces bērniem, kuras ir ražotas Latvijā. Šeit mums ir sadarbība šobrīd ar 3 Latvijas uzņēmumiem, arī uz dropshippinga bāzes. Piemēram, ja šādu bērnu mēbeļu veikalu jūs gribētu sākt dzīvē, tad jums būtu jāiepērk šie produkti, kuri ir lieli, kurus būtu nepieciešams uzglabāt droši vien noliktavā, kas jums būtu jāīrē. Bet izmantojot dropshippingu un sarunājot dropshippinga sadarbību ar partneriem, mēs varējām šo veikalu startēt principā bez maksas. Protams, domēna izmaksas, mājaslapas hostinga izmaksas. Tā kā mājaslapas mēs mākam veidot paši, tad arī šo internetu veikalu mēs izveidojām paši. Manuprāt, mums izdevās tādu diezgan vizuāli pievilcīgu veikalu izveidot. Tā kā, ja jūs meklējat, kā iegūt gaišākus zobus, tad dodieties uz smaidafabrika.lv, bet ja vēlaties iegādāties foršas mēbeles saviem bērniem, tad apmeklējiet lunite.lv internetu veikalu. Cik var nopelnīt ar e-komerciju? Uz šo jautājumu droši vien nav tādas konkrētas atbildes, jo tā ir tirdzniecība tikai internetā. Un kā jau tirdzniecībā nekad nekas nav garantēts, jūs nevarat nopirkt 1000 kaut kādus produktus un droši zināt, ka jūs viņus varēsiet pārdot. Protams, ja jūsu bizness jau būs attīstīts, tad jūs tā arī darīsiet, jūs nopirksiet un zināsiet, ka jūs pārdosiet. Bet ja jūs tikko sākat, tad es ieteiktu būt prātīgiem un neiepirkt pārāk lielu noliktavu vai arī sākt ar dropshippinga biznesa modeli. Kā jūs varat sākt nodarboties ar e-komerciju? Ja jūs vēlaties sākt nodarboties ar e-komerciju, tad šobrīd tas ir ļoti viegli īstenojams pasākums. Es teiktu, ka, lai sākt nodarboties ar e-komerciju, jums būs nepieciešams 3 lietas. Pirmā būs produkts, ko pārdot, otrā būs platforma, kurā pārdot, un trešā būs konts, kurā jūs saņemsiet naudu. Izdomāt, kādus produktus tirgot, droši vien ir salīdzinoši grūts solis. Es ieteiktu produktu, ko tirgot, skatīties pēc savām interesēm. Piemēram, ja jums ir mājdzīvnieki, piemēram, suņi, tad varbūt jūs gribat sākt ar kaut kādu nelielu suņu aksesuāru tirgošanu. Platformas, kurās tirgoties, tā nav tik grūta sadaļa, jo jūs varat sākt, piemēram, Facebook Marketplace vai ss.lv. Tāpat jūs varat izveidot savu interneta veikalu tādās platformās kā Shopify, Wix vai Mozello.lv. Ja jūs šo e-komerciju taisieties pārvērst par tādu biznesu, tad es uzreiz jau sākumā ieteiktu
izveidot atsevišķu bankas kontu šim pasākumam, lai jums šī nauda nejuktu ar personīgiem finansēm. Jūs sākumā varat reģistrēties kā individuālais komersants vai arī mazkapitāla SIA, lai varētu atvērt savu uzņēmumu bankas kontu. Tāpat jūs arī iegūsiet uzņēmumu nosaukumu, un tas labāk izskatīsies rēķinos, ko jūs izrakstīsiet saviem klientiem. Es jau iepriekš pieminēju, bet aplūkosim populārākās e-komercijas platformas. Ja jūs vēlaties izveidot savu interneta veikalu, tad es noteikti ieteiktu skatīties uz tādām platformām kā Shopify, Mozello un Wix. Šobrīd esam ienākuši Shopify sākuma lapā, un Shopify ir populārākā platforma starp jaunajiem e-komercijas uzsācējiem. Un, ja apmeklējam Shopify izcenojumu lapu, tad lētākais plāns maksā 24 eiro, ja abonēsiet uz gadu, bet, ja izvēlēsieties mēneša abonementu, tad tas maksās 32 eiro mēnesī. Un šajā cenā viss ir iekļauts. Es pat domāju, ka tur ir domēna vārds, tur ir mājaslapas hostings, mājaslapa jums strādās ļoti ātri, jūs varēsiet pieslēgt dažādas maksājuma metodas, un cilvēki varēs iegādāties jūsu produktus internetā. Tad varam aplūkot arī wix.com mājaslapu, kas ir ļoti līdzīgs Shopifyam. Iesim uzreiz uz izcenojumu sadaļu. Un kā redzam, Wix maksā sākot no 13 eiro mēnesī, kas ir daudz lētāk par Shopify, un tāds jau sakarīgāks plāns maksās 26 eiro mēnesī. Tā kā, ja jūs gribat sākt lētāk, tad noteikti Wix būs labāka alternatīva. Un tad ir arī vietējā platforma mozello.lv, kas arī piedāvā izveidot internetu veikalu. Ja skatāmies Mozello cenas, tad tās ir vēl labāks nekā Wixam, un jūs savu internetu veikalu varat izveidot maksājot tikai 8 eiro mēnesī. Un šajā cenā būs iekļauts arī domēna vārds un 50 GB vieta datu glabāšanai, bet jūs savā internetu veikalā varēsiet izvietot tikai 15 preces. Tādēļ, ja vēlaties neierobežot skaitu ar precēm, tad izvēlaties Premium Plus plānu, un jūs varēsiet izveidot vienkāršu, bet funkcionējošu internetu veikalu ar visām populārākajām apmaksas metodēm un piegādi uz Omnio pakomātiem. Ja jūs vēlēsieties sasniegt plašāku auditoriju, tad savus produktus visai pasaulē jūs varat piedāvāt, piemēram, tādās platformās kā eBay un Etsy. Šobrīd esam ebay.com mājaslapā, un jūs droši vien esat kādreiz kaut ko no šejienes pasūtījuši. Es, protams, arī esmu kaut ko pasūtījis, taču agrāk varbūt tas bija populārāk. Es nezinu, tā kā šobrīd viss tiek pasūtīts no AliExpress. Esam iegājuši Etsy.com mājaslapā, un šī noteikti ir populārākā vieta, kur satiekas kaut kādi mājražotāji, rokdarbinieki un visādu interesantu dizainu lietu izstrādātāji. Es zinu, ka daudz latviešu arī ir aktīvi šajā platformā, un ka šeit ir iespējams izveidot ļoti internacionālu biznesu. Piemēram, pirmā lieta, kas man ienāca prātā, lai ierakstītu meklētājā, bija wooden stick, jeb koka miets, un populārākie rezultāti ir latviešu darināti koka mieti, kur varam aplūkot koka mietus pa 2,90, koka mieti pa 20 eiro, kur ir ships from Latvija. Mēs esam ļoti labi koka lietu izstrādātāji, izrādās arī koka mietu izstrādātāji, par ko es nebiju iepriekš zinājis, bet talantīgi tauta. Šajās platformās eBay un Etsy ir ļoti svarīgi izveidot kvalitatīvus produktu aprakstus un produktu attēlus, lai cilvēki jūs varētu atrast un jūsu produkti kļūtu populārāki. Aplūkosim, kādi ir e-komercijas plusi un mīnusi salīdzinot ar parasto tirzniecību. Viens no e-komercijas plusiem ir tas, ka internetu veikals spēj piedāvāt lielāku produktu klāstu. Ļoti loģiski, jo parastajā veikalā tu nevari izvietot visdažādākos modeļus, jo tev vienkārši fiziski neatļauj vieta. Tāpat arī e-komercijas veikali var nodrošināt šos produktus ar dropshipping pakalpojumu starpniecību. Viens no e-komercijas lielajiem plusiem ir zemās sākuma izmaksas, jo, kā jau es iepriekš minēju, sākot e-komercijas projektu uz dropshipping bāzes,
Jūs varat sākt gandrīz bez maksas, neieguldot lielas naudas summas, iegādājoties produktus, īrējot telpas, maksājot darbiniekiem. Salīdzinot ar parasto tirdzniecību, e-komercijā jūs varēsiet savus produktus pārdot visai pasaulē teorētiski, ja jūs varēsiet nodrošināt piegādi šiem klientiem. Vēl viens liels e-komercijas pluss ir tas, ka jūs varat ievākt informāciju par saviem klientiem un pēc tam viņiem nosūtīt e-pastus, SMS, pasta vēstules un visādos citos veidos sazināties ar viņiem. Viens no e-komercijas mīnusiem ir tas, ka klientu servis ir limitēts. Jūs nevarat pieiet pie pārdevēja, pajautāt vairāk informāciju par šo produktu. Ļoti bieži šī iemesla dēļ cilvēki aiziet citu internetu veikalu, jo konkrētajā viņi nevarēja atrast kaut kādu informāciju vai atsauksmes par kādu produktu. Protams, internetā produktus jūs nevarēsiet aptaustīt, un tas arī ir viens no lielajiem mīnusiem. Tāpat mēs visu to zinām, un pasūtot preces internetā, tās mēs nesaņemam uzreiz, bet ir jāgaida labākajā gadījumā 1 diena, bet parasti tas ir līdz pat nedēļai, līdz mēs šo produktu saņemam. Un tas, ka šis bizness ir tik pieejams, ka sākt principā var ik viens, tas varbūt arī būs faktors tam, ka šajā e-komercijas biznesā būs ļoti liela konkurence, jo cilvēki zina, ka es varu sākt savu dropshipping biznesu gandrīz bez ieguldījumiem, un tādēļ to sāk ļoti daudzi, un beigās viņi visi cīnās par vienu klientu. Es gribu padalīties ar vienu interesantu e-komercijas biznesa ideju, kas Latvijā man šķiet joprojām nav tik populāra, un jūs no tā varētu izveidot biznesu. Tie ir tirgusplači, kaut kas līdzīgs ir SS, Andele Mandele, bet manuprāt, ka tirgusplačus vajadzētu veidot arī daudz šaurākās nišās. Piemēram, makšķerēšanā, hokejā, basketbolā un visādās mazās nišās vajadzētu veidot dažādas tirgusplačus, un ar tirgusplaci es domāju tādas mājaslapas, kurās ik viens var uztaisīt savu tirgotāju profilu un ielikt sev nevajadzīgās lietas no šī hobija vai nodarbošanās, un citi var ieiet un ērti tos iegādāties, samaksājot online, saņemot šos produktus uz Omnivu. Un šeit ikvienam ir iespēja izveidot tādu tirgusplaci un saņemt komisiju no visiem darījumiem, kas tiek veikti šajā platformā. Tāda mājaslapa kā sharetribe.com piedāvā izveidot šādu tipa platformas. Viņi gan ir diezgan padārgi, viņi maksā $39 mēnesī, kamēr jūs veidojat platformu, pēc tam $99, kad platforma ir gatava, bet jums būs viņu subdomēns. Un, lai jūs iegūtu pilno platformu, jums mēnesī būs jāmaksā €199, bet, manuprāt, Latvijā ir daudzas tādas mazas nišas, kurās šos €199 varētu atpelnīt un pat vēl nopelnīt pa virsmu, tādējādi izveidojot tādu nelielo biznesu un palīdzot atrisināt problēmu, kā kaut kādas mazas nišas cilvēki savā starpā tirgojas ar lietām. Principā tā būtu tāda platforma, kur katrai privātpersonai būtu iespēja ieiet un izveidot tādu savu nelielo internetu veikaliņu ar visādām lietām, ko viņš vien var pārdot. Tas arī viss par e-komerciju. Es ceru, ka jūs uzzinājāt kaut ko jaunu un jums bija interesanti skatīties. Lūdzu, spiediet like and subscribe un tiekamies nākamajos video.